Klausies Nacionālo 45. sērija. Ainārs Ančevskis un Līga Zeļģe. Esiet sveicināti Nacionālā teātra 105. sezonas 5. podkāstā. Un pie manis šodien ciemos ir atnācis aktieris ar poļu saknēm. Jā, un es droši varu teikt, aktieris, kurš ir Nacionālā teātra seja, Ainārs Ančevskis. Sveiks, Ainār! Čau, Līga! Kā tu jūties, kā tev iet? Bišķi saguramiņš, bet tā globāli. Turies, ja? Turamies, baudam sniegu, klusi ceru, ka viņš kaut kad nokosīs. Tu ienāc teātrī ar izrādi Leģenda par kādu mūžu. Un tu toreiz tika nominēts kā jaunais aktieris. Tu to atceries vēl? Tu atceries, par ko bija izrāde, kāda bija tā loma? Jā. Kāds tev bija sajūtas? Sajūta pašā sākumā bija ļoti draņķīgas sajūtas. Man bija, jo tad, kad mēs visus kurs ienācām teātrī, viss kurs augšā bija Indriķa Hronika. Iestudēja Indriķa Hronika pie Edmunda Freiberga, un tur visi uz lielās skatuves, kurš tur spēlēja lielāku, kurš mazāku roli, bet visi bija uz lielās skatuves, un es biju vienīgais no kurs, kas bija lejā aktieris zālē. Mihaila Koblinska, un jā, to es kaut kur esmu teicis, tā ir pirmā un vienīgā reize, kad es teātrī esmu metis eksemplāru pagaisu. Jo Koblinskim, jā, tās metodas reizēm bija tā, ka, bet viņš man tur tā iznīcināja līdz ar zemi, bet tad viņš pēc tam man tā iedzēja, un tur bija ļoti foršs aktieru kolektīvs. Tur bija Lolita Cauka, tur bija Jaunušāns, tur Māra Zemdega, Inese Ķirsone, Dina Kvelde, Māra Zemdega. Liels ansamblis. Jā, bija liels ansamblis. Bet viņš bija tāds garšīgs gabaliņš. Un jā, tika nominēts forši. Tas bija tāds patīkams pārsteigums, jā. Bet tā kā tiku vispār 3 reizes nominēts, nereiz vēl neesmu dabūjis, un kā Uldis Tumps teica, taču neuztraucies, Ainār, vēl taču tu varēsi dabūt kaut kad mūžu ieguldījumu. Uz to mēs visi ceram. Jā, taču ak tad iediņā. Jā, bet pēc tam drīz vien bija tāda situācija teātrī, kad Stonins aizgāja, un tev bija jāielec Sfinksā, Finka lomā. Jā, un tas arī traki, jo tu taču nepazīsti notis, un tas ir mūzikls. Jā, tas un bija. Kā tu uzzināji to? Tu pirms tam jau spēlēji tajā izrādē? Vai? Jā, mēs visus kursus, man šķiet, tur arī bijām. Es biju kārtējā 7. sēna pie 2. kulises. Mēs visi tur bijām, bet tad, kad man piezvanīja, man šķiet, ka Jānis Lūsēns. Kāpēc man tā sajūta? Mēs tieši līdumnieks filmējām, un zvans no Lūsēna diezgan agri no rīta, un teica, ka tā kā varētu būt, ka es būšu tas Ežens Finks, un kaut kā grūti bija noticēt, bet tad, kad zvanīja Edmunds Freibergs, tad es sapratu, ka tiešām tas ir Lūsēns, kas ir zvanījis, un jā, tur bija Daņļenko, kurš var teikt, viens vasaras laikā man sabuhņi iekšā visas tās dziesmas, jo, jā, teica, man tie bumbulīši neko neizsaka, augstāk, zemāk. Tā te bija, man liekas, ļoti skaista loma tāda. Un tagad, kad ienāca teātrī, man arī vajadzēja ielikt šajā izrādē, tur bija milzīgs ansamblis, man liekas, es toreiz ieliec Dacītes vietā. Un tā tiešām tāda baigi foršā loma. Bet es kaut kur lasīju interesantu stāstu par to, kā Stonins esot gājis meklēt Finka kapu, tā kā lūgt atļauju, lai viņam tā loma izdodās, un pēc tam viņš tā kā nav varējis atrast viņu, un tā kā domājis, kas tā pa muldēšanu, ka tu arī esot gājis meklēt. Pilnīgi bija, man likās, kā var neatrast Pokravu kapos, cik tad viņi lieli, tur šaktu dieniņās, Un es baidos samaloties arī kādas 2 vai 3 dienas. Es sistemātiski visādi zigzagā gāju, visu. Un tad, kad es beigās nospļāvos un sapratu visu, ka Ežens Finks nepiekrīt, ka es laikam to lomu spēlēju, tad ejot projām, jā, tiešām bija malā tāds vienkārši tāds tieši
var teikt, pretī Franču licejai uz tās ielas pusīti, tāds necils, tāds krustiņš ar maz Ežena Finka bildīti. Tagad es saprotu, ka viņam tā kapa vieta bišķītiņ tā smukāk uztaisīta, bet tanī laikā es tai vietai biju gājis garām, es nezinu, vairākas reizes. Kāpēc es nepaskatījos, kāpēc es nepamanīju vai kāpēc man neļāva pamanīt, es nezinu, bet man sākumā tā likās tāda beigā leģenda, ko Ivars bija teicis, bet kaut kā. Tagad tev nesen iznāca izrāde Gardrobisti, vai ne? Si. Par ko tā izrāde ir? Tur, cik es zinu, ka jūs arī nedaudz pieskarties Finka tēmai. Tā riktīgi. Principā stāsts ir ļoti vienkāršs, ka kas notiek gardrobē, kamēr uz lielās skatuves notiek izrādes Finks. Un, man personīgi ļoti palīdz tas, ka es esmu spēlējis Sfinksā. Es esmu piedzīvojis tieši, tur tiek runāts par to posmu, ka Nacionālais teātris tūlīt pārceļās uz VF kultūras pili un viss tas posms. Man tas iedod pilnīgi citu odarīti. Jaunajiem aktieriem tur, droši vien ir kaut kāds cits tas stāsts, bet viņš ir ļoti... Es sākumā man likās, tad, kad pirmo reizi izlasījām, likās, tāda ludziņa vienkārši būs tāda ķirļi-pirļi, bišķīt un parunāsim, tur viss kā tur gardrobistiem iet. Bet beigās, ir sanācis ļoti mīļš stāsts par tiem cilvēkiem, kas strādā gardrobē, katrs ar savu sāpīti, katrs ar savu pārdzīvojumu un, ja cilvēki izrādes laikā var pasmieties un drusciņu tā kā par kaut kādām situācijām vai pārpratojumiem, bet tanī pašā laikā paliek tā odarīta, cepur nost, ja ir laba pēcgarša. Tad jau forši. Tur esi mīkšķis, tā kā... Jā, bet tev baigi interesanti, man liekas, ka praktiski visa radošā komanda, Ainār piedod, ka man tas jāsaka, ir jaunāk par tevi. Jā. Kā tas ir sastrādēs? Viņiem ir būtībā, jāatzīst, viņiem ir cita paudze, ar citu, cita paudze? Smalksmā, Jens Līga, paldies. Ar citu pieredzi. Man vienkārši, es pati esmu ar to saskārsies, un tas ir tik dīvaini. Tu pasties pa labi, pasties pa kreisi, un kā pats tu baigi nejūties tā, bet es esmu vecākā. Un Tas bija pārsteidzoši tad, kad bija tieši tās intervijas tur, un es neatceros, kur no televīzijām Elizabete, kas arī tur spēlē jaunā aktrisi, viņa tad mācās 3. kursā. Un jautājums man par 2002. gadu, Ežens Finks un viss, un VF, un atceros, un viss. Tur izstāst visu, un tagad Elizabetei, viņa saka, 2002. gadā, ko tu atceries? Viņa saka, man bija tieši 1 gadiņš. Tad tu saproti, ka es esmu pats vecākais, bet es tiešām arī, tā kā tu saki, es nejūtos. Tur jau tā lieta, tā kā baigi runā, man vienkārši tā bija, mēs ar Elmāru Seņko, kur runā, man pārējie arī apkārt, ko runā, un tad viņš teica, tas ir vēl no tiem laikiem, kurus mēs teātrī nezinām. Tā kā, man likās, ka mēs esam vienaudži. Izrādās, Līga citi. Jā. Bet kās, mierīgi. Tu daudzus gadus darbojies arī Teātra apvienībā Panna, un es viņu gribu pieminēt tādā nozīmē, ka tu tur esi attīstījis sevī, kā teikt, vienkārši vai pieskāries vai mono izrādes žanram, respektīvi stand-up žanram. Un tas ir pilnīgi cits žanrs nekā tāda klasiska teātra izrāde. Kāda ir tā atšķirība, ka tu esi viens aktieris uz skatuves, ka tev jāvelk viss? Tev tas patīk, nepatīk, tev patīk šis žanrs? Vai kāda tā iekšējā tā virtuvīte, tas ir pilnīgi savādāk? Vai tomēr kaut kas līdzīgi? Piedod, tik daudz jautājumu vienā kaudzītē. Es varu mono izrādīt, tad tu redzēsi. Bet tur ir tā, ka... Es par to domāju, bet es neesmu pārliecināta. Man piedāvāja, bet es vēl tā... Es tev izstāstīšu visu to vēsturi, jo redz, tur ir tā, ka tā pirmā izrāda Alu cilvēks. Režisors Juris Rīnieks.
Sākumā, tad, kad iedevām to eksemplāru, man likās, pilnīgs vaiprāts, tas nav. Tā nav ne komēdija, nekas. Tad, kad izlasīju šo eksemplāru, tad es sāku skatīties, ka ļoti daudz šīs situācijas dzīvē apkārt ir. Un labi, piekritu, viss. Un tur arī bija tā, ka mēs mēģinājām un uz galda bija tāds koku galds ar tādu stikliņu pa vidu, kur es vienmēr turēšu pikerīti. Jo mums pirms tam bija visādi mēģinājumi, viss kaut kas. Nu jā, nav jau kolēģis, kurš tā varētu pasviet. Un tad visu laiku tad pikrītī visu, bet tie ģenerāļi sanāca baigi forši. Es domāju, pirmizrādē, ja ģenerāļi jau aizgāja priekš, kam pikrīts? Nē, es jau nekāds mīkstais. Pirmizrādē bija tā, ka viss splendīts, pilns, tā, ka un tas spēlē, un pēkšņi vienā brīdī un nav. Es nesaprotu, cik tālu es esmu ticis. Un te ir tas fenomens, jā. Čukstīt, suflierīt nav, partneros, ko paļauties nav. Un tu viens pats uz tās skatūs, un tur vēl bija tas marketinga triks, bija izdomāts, ka Jarāns pēc pirmizrādes noskatīšanās pateiks, es ar tā varu un spēlēs, jo mēs ar Jāni mēģinājām kopā. Un Jānis sēž zālē, un viņš saka, bļāviens, es zinu, kur tu esi, es varētu pateikt. Viņš saka, bet nedrīkst. Dita ar Mārtiņu bija, abi Eglien Lūriņu pāris. Mārtiņš ar sākumā bija skaties, viņš saka, boja, forši pauze tā. Tad viņš ir sapratis, ka man nav teksta. Tad Mārtiņš ir sācis svīst un bālēt. Un man jau tā sajūta uz skatos bija, ka tas normāli ilgi. Bet kaut kādas 2-3 minūtes es naturāli pa to skatu. Tas laiks taču valkās, man liekas, jau 20 sekundes, kad man ir bijis, kad izkrīt ārā, kad sviedra lāsas pa muguru tek, un vienkārši bet atcerējos, un principā, beigās mēs to izrādu, vai dieniņās, mēs pāri 1000 izrādēm nospēlējām. Wow! Riktīgi, jā, daudz. Un tā bija tāda baigi labā pieredze. Es gan pēc ala cilvēku pateicu nekad mūžā vairāk. Un tagad, jā, pie Rīnieka mums top vēl viena mono izrāde, tā kā es esmu kļuvis par tādu Rīnieka, paldies Rīniekam vai kā lai to pasaka, bet jā, bija tēvs, bija jaunais tēvs, bija mačo, mums ar Kļavīnski kopā bija garāža, un tagad ir vēl viena izrāde, 1. februārī būs tāds. Tā ir baigi labā skola, anormāli laba skola. Aktierim tas nav viegli, bet tu nevari rullēt pa tādām iemītām taciņām. Jo katra izrāda ir pilnīgi savādāk, publika ir pilnīgi savādāk. Tu nezini, uz ko viņi reaģēs, kā viņi reaģēs. Reizēm ir tie saucamie destroyeri, kas sēž zālē, kuram vajag obligāti piekomentēt, un tad tev jāsaprot, kā viņu izrādes ietvaros bišķītiņi atsēdināt atpakaļ. Es pēc katras pirmizrādes es saku vairs nekad. Jā. Un kaut kā jau atkal kuru reizi kāpju uz grābekļa un saku, ka nekad. Bet kaut kāds āķis tajā visā ir, es domāju, kaut kas tāds, kad tu to esi izdarījis, man liekas, tas ir baigais gandarījums, ne? Ir. Tas, ka tu spēj, tu esi viens pats un tu spēj vadīt to publiku un kā tas... Man vairāk laikam ir sanācis šajā gadījumā, tās mono izrādes tie stand-upi, laikam drīzāk vairāk stand-ups, jo stand-ups sevī vairāk ietver komēdiju. Mono izrādes var būt dažāda. Bet laikam cilvēki ir izslāpuši pēc tās vēlmes druscītiņi pasmieties. Un tieši tad, kad tās mono izrādes, kad tu brauc apkārt ne tikai Rīgā, bet pa visu Latviju, tas prasa ļoti, ļoti daudz spēka. Bet savukārt atkal, tad, kad tie skatītāji ir atpūtušies, ka viņi tu beigās stāvi un viņi aplaudē un kādreiz pieceļās kājās, un tad ir lielie paldies. Tas kaut kā laikam atsver to stresu. Kaut kad ik pa laikam es tā padomāju, reizēm viens tāds sirsnīgs paldies, reizēm atsver daudz vairāk nekā viss pārējais. Un tas ir tas, ko es pa laikam tā
padomāju, kas mums, piemēram, pietrūkst. Es arī domāju šeit pat teātrī, piemēram, pēc kāds pirmizrādes pienāk, ka viens otram pasaka paldies. Ja, nu, ir, protams, ir sagurums un ir viss kaut kas, ja, bet reizēm tāds viens paldies, man šķiet, tas ir neatsverami. Jā, tā ir taisnība. Nu, ko es ar tevi varu novēlēt, vai ne, varbūt, kad mūsu teātrī uztaisīt kādu stand-up. Taču Dailē tagad meitenes viena pēc otra taisa monoizrādes. Labi, tu vari par to padomāt, tev nav jādara. Es teiktu, ka Nacionālais teātris, tas ir bišķi cits amploa. Labi, nu, ne stand-up, nu, bet, piemēram, monoizrāde, bet tev ir bijis tāds vilinājums iekšējs vispār. Tu esi kādreiz par to aizdomājis, ka tur Marijai Bērziņai bija, Anģem bija monoizrāde, bija Zvīgulim Kasparam. Vai tu sevi neesi sajust to? Nē, laikam kaut kā vai pagaidām nav bijis materiāls, vai nav bijusi tā vēlme. Es nezinu, varbūt, ja nebūtu šie stand-upi, varbūt būtu kaut kā savādāk, bet uz doto mirkli es baudu to, ko piedāvā teātris, un nav jau droši vien tas nekāds lielais noslēpums, ka mums tas darba grafiks ir tāds, kāds viņš ir, un reizēm tik ļoti gribās atpūsties, un tad tās monoizrādes prasa ļoti daudz. Protams, ne tikai monoizrādes, bet... Bet kāds ir tavs mīļākais žanrs, tā kā komēdija? Vai tev nav tāds tavs mīļākais žanrs? Man, piemēram, ir tuvas komēdijas. Vai nu garlaicīga drāma, vai laba komēdijas. Vienmēr parakstīšos par komēdiju. Bet jums kas? Nē. Protams, jautājums ir no materiāla. Tas no nav tik pienācīmīgi. No režisora, no ansambļa. Tur ir tik daudz. Ja, man arī citreiz, ka prasa, kas tad tās mīļākās lomas. Man šausmīgi banāli, nezinu, kā. Man nav mīļāko vai mīļākā loma, jo katrā tu taču esi kaut ko ielicis, un katra loma ir nākus tur vieglāk, grūtāk, un principā, ja tu katru reizi varētu izvēlēties režisors, partnerus un materiālu, tad principā, pārsvarā laikam tu sēdētu mājās. Bet taču būsim godīgi. Ir tādi partneri, kurus gribas mest pret sienu, ir tāds režisors, kurus ierauga un labāk redz viņu. Arī labu partneri pienāk mēģināt procesā tāds posms, ka tu arī labu partneri grib mest pret sienu. Vai arī tu man met pret sienu? Par ko? Par ko? Tu pats izdari kaut ko. Tā kā, tur tādā ziņā, man kaut kā patīk. No vienas puses drusciņ žēl, vienu brīdi likās, ka pārsvarā mani daudz redz komēdijās, bet es ļoti, man reizēm gribās, ka gribētos nospēlēt tādu Uberu, tādu riebekli, tāds pilnasinīgs, tāds gnīda, tāds. Pilnasinīgi riebekli. Tāds, jo pārsvarā sanāk komēdijas, tur vai bērni, vai tāds gaišā tēla amploā. Bet tad. Bet starp citu Svina garšā, tu esi, ja var teikt, pretīgi riebīgs fašistas vācietis. Bet tur tikai mazs uznācierīši tās, nevar izbaudīt. Labi vien ir, ja tas būtu viss vācis, ka viņš mīļa cilvēki. Vai tās ir tāds, ka tāds šermuļs skrien cauri, tas ir tāds. Bet es sapratu, ko tu domājat, vēl tā garšīgāk izspēlēt tā. Divu cēlienu gnīda. Bet tev ir kādi režisori, kurus tu kā, tas ir mans režisors, vai, piemēram, ja viņš kaut ko iestudē mūsu teātrī, vai citur, tev ir tā iekšējā sajūta, ka es gribu pie viņa spēlēt. Tādi ir režisori. Viennozīmīgi mans režisors no A līdz Z ir Edmunds Freibergs. Tur es Edmundam varu teikt lielu paldies. Tad tev varbūt vajadzēja aiziet un atnākt atpakaļ uz Hedgabelē, lai tu tiktu atgriezt tajos. Tā mīļš laikam nekļūs, bet es vienmēr izbaudu to iestudējumu procesu pie Edmunda un kursa laikā. Es tiešām tādā ziņā vislielāko paldies tiešām mūsu abiem kursu vadītājiem, var teikt, Annai Ežvertiņai un Edmundam Freibergam.
Jo viņš ļoti garšīgi tev sacakināja rūdi. Skroderdienās. Tās nianses, tās dažas ir leģendāras, kuras es jau tā kā gaidu jaunajos iestudējumos. Jā, bet arī tas pats aicinājums uz pērienu, kur mēs ar tevi arī bijām. Tā bija pirmā mana tāda loma. Un tur pēc tam, protams, kritikas gānījās par Edmundu Freibergu, bet tad man kritiķiem gribējās pateikt, vai jūs esat izlasījuši materiālu. Jā, jo tad es atkal teiktu, šajā iestudējumā viņš no akmens izspieda ūdeni. Man tiešām, man ļoti Edmunds, bet tāpat tās arī Miks. Bet man laikam tā, ka tagad būtu kāds režisors, pie kuras pateikt, ka es 100 punktu, protams, ka parādījās Krimovs. Man ļoti gribējās pie viņa tīri pamēģināt. Bet nebija tāda iespēja, tāpat tās pie Kirillas Rebriņikova pašā sākumā, tad, kad tur viss bija mirušās dvēseles un Vojceks un nutik, un tad viena iespēja bija Raiņa sapņos. Bet Latvijā man nav. Man kaut kā, es mēģinu pie katra jauna režisora paņemt kaut ko. Man beigās tas var būt pieņemams, var būt nepieņemams. Jā. Saprotams vai nesaprotams, bet ja kāds aktieris var pateikt, ka principā es visu zinu vai visu saprotu, vai viņam ir mīzeles galvā, vai viņš ir anormāli iedomīgs. Bet Ainār, tu teici, ka tev nav tavas mīļākās lomas, ka tu katrā ieguldi sirsniņu. Es tev saprotu. Bet. Nē. Es jau arī tā kā cenšos. Kā tu dari, un tieši kā tu nemīlēsi savu darbu, kādu jēga tev darīt darbi, ja tu viņu tā kā nevari tā kā nemīli, ja? Tad dej prom. Bet tas tā, tad man īsā ātrā pārdoma. Bet tu šajā teātrī ieskaitot tagad gardrobistus. Iedomājies, to esi nospēlējis, gardrobistu lomu, es nezinu, kā tev sauc gardrobistos. Anda loma ir 60. loma šajā teātrī. Tas ir tas, ko es varēju saskaitīt mums ir tajā mājaslapā. Bet mans jautājums ir tāds. Kā vai ir? Vai ir, tie ir 60 raksturi, ja? Tā kā palete diezgan liela. Vai ir kāds no tiem raksturiem, ka tu teiktu, tas bija vistuvākais manam raksturam, tam, kāds es esmu? Līga, kas tev? Nav. Es vienkārši tā kā... Tas pajautāju. Vai dieniņās, tagad 60. Varbūt, laikam, katrā lomā jau kaut kas tāpat ir no tevis, bet tad... Nē, droši vien jau, nekur jau... Dūdars varbūt, ko? Varbūt, es nezinu, jo katrā jau to ieliec kaut ko no sevis, vienkārši cik tev vairāk nākās sev laust vai ne, bet Bet, piemēram, varbūt ir bijis tā, kad kāds saka, ko tu tur spēlē, tu jau tāds esi, tev vienkārši jābūt pašam sev un viss notiksies. Man šitā bija vienā lomā, es domāju, ko? Es esmu tāda? Tad tas ir tā kā... Tas jau ir normāli. Jo cits jau redz sev citādāk nekā tu pats sevi. Es sev uztveru pilnīgi citādāk. Mājās ir mājās, kā iekāp mašīnā, uzmauc masku virsū un nāc. Tad jau nav brīnums, ka tie cilvēki apkārt redz tevi druscītiņu savādāku. Bet nē, laikam pēc tā. Man grūti pateikt, neviens tā nav pateicis paštēlā. Grūti. Tu, ko saka, kādā ziņā, redz, tas slavenais teiciens par to, ka režisoram ir rokraksts, ja, scenogrāfam ir rokraksts, kostīmu māksliniekam ir rokraksts, bet nezinu, kāpēc aktierim ir štampi. Ja? Jā. Režisors sev raksturīgā rokrakstā iestudējis ģeniāli izrādi un aktieri ar saviem štampiem viņu. Tā kā, ja? Tas nežēlīgi. To, ko saka, nav liela vai maz aktieri, vienkārši jautājums, cik daudz tie štampi kulīte. Tikai jāpakarat. Pakarat. Izvelc īsto, tā ir tā māksla. Nē, lielāks aktieris tas, ja tev ir vairāk štampi. Tu piedalījies sen. Piedod. Nē, tas... Kā vecākais kolēģis, jā? Labi, piedod. Tas tā nebija. Bet tu piedalījies kādu laiciņu
atpakaļ. Tajā šovā Dejo ar zvaigzni tu uzvarēji, bet kur... Bet, nu labi, tas ir šovs, labi, tu tur mācies, tu tur pamācīji, bet kur tu... Kādā sakrā tu tik labi dejo? Kas notika? Kas notika? Kāpēc tu dejo? Jā, nu labi, bet tas jautājums, jā, tā, tu... Nē, dejošana man kaut kā brīvprātīgi piespiedu kārtā mums jau bērndārzā bija, nu kā jau tagad tautas dejas un viss kaut kas, toreiz mums bija modernās dejas. Mums sanāca, ka bija bērndārzā, tad, kad beidzās bērndārs, tad es tiku proletāriešu rajonu kaut kādā tur tādā moderno deju kolektīvā, un tur es, godīgi sakot, es padejoju līdz kādiem, nezinu, 10, 11 gadiem. Un es, starp citu, esmu piedalījies deju svētkos, jā, 2 reizes ar modernām dejām Daugavas stadionā. Jā, tanī laikā bija vēl arī, vienreiz bija no bērndāras, atceros, mums bija tāda oranža, tāda kostīma, mēs modernās dejas dejojām, tur mūsu bērnus ved uz turien vēl visus tos lidlaukus atceros, un tad bija pēc tam jau no tā proletāriešu rajona kolektīvi, tur bija, tad mēs ar tur. Bet tad kaut kā manu sirsniņu pārņēma zirgi, un tad es aizgāju prom no dejām. Un tad pēc kāda laika man uzaicināja to deju ar zvaigzni, un pašā sākumā Agita Mironova bišķīti notestēja, viņa ar tevi padejo, lai saprastu, tu esi pilnīgs dejotājs vai nepilnīgs dejotājs. Viņa atzina mani par labu esam, un ļoti laba pieredze, fantastiska pieredze. Es baidos samaloties 9 nedēļas, vai cik tas bija. Bet, otrais vairs nekad. Nekad. Kā pilna slodzes darbs, ne? Teātrī ir slodze, un tad vēl tur, un pašās beigās, tad, kad tev vēl tos samaksā to naudiņu, jo tad likās tā, ka vai tad izbalsojiet man kādā 4. 5. raidījumā. Tad tā, lai pirmajā raidījumā, lai nav tas kauns. Jā, tad tur kaut kādi 4-5 izkrīt. Bet tad, kad tu tiec finālā, un tad, ja tu paliec priekšpēdējais, tad tu saproti baigā cemme. Bet, kaut kā sanāca, novinnējām, samaksāja to naudiņu, un tur atkal es esmu ļoti priecīgs par mūsu valsti, jo, kāds tur bija tas kaut kāds vinnestu nodoklis jāmaksā vai kas tur. Tā kā mēs to naudiņu sadalījām uz pusēm, tur sanāca laikam kaut kādi 1500 katram latos bija uz rokas, es baidos samaloties, bet man šķiet kaut kā tāda summa, no kuriem man nepilns 900 vajadzēja samaksāt valstī par to, ka viņi man atļāva piedalīties. Tik milzīgi. Jā, tur. Tad es biju Bet kāda tev būs pensija? Uzdejos uz pensiju. Es klusībā ceru, ka varbūt tiešām šitas mans dejo zvaigzni, tas nodoklis. Jo inflācija jau neskarot pensiju. Protams, un ir arī Ziemassvētku vecīts ar lieldienu zaķis. Un tik tic, viss skatībā. Bet tu pieminēji zirgus, un es lasīju, ka tu teici, ka tavs sapnis ir, ka tev kādreiz varētu piederēt pašam savs zirgs, vai tev ir izdevies šo sapni īstenot? Vai tas vēl ir tavs sapnis? Tas, laikam, ir tas mans mazais klusais sapnis, lai gan tā paskatoties reāli, tas, laikam, paliks mans sapnītis, jo man bija tā vēlme, un joprojām ir vēlme izglābt kaut kādus 2 zirgus no desu kombināta. Man nevajag sporta zirgu par lielām naudām, bet, teiksim, kaut kāds zirdziņš ar defektu vai vienkārši vecs zirdziņš. Jā, tas ir tāds mans sapnītis, kur... Vietiņa jau tev tagad ir? Vietiņa man ir, Zālīt tev tur ir? Es gan tur tagad jāievāc pēc
tiem visiem priekšrakstiem, cik tur uz vienu zirgu vajag, vai man tur kaut kāda senāka aptuveni 2,5 hektāri, kurus varētu atvēlēt tiem 2 zirgiem, varbūt, zin kā tur. Tu uzreiz 2? Nu jā, nu ko tu viņš Sev un meitē? Ko tu, tā kā es dēlam pateicu, ka būs zirgi, viņš jā, forši. Saku, bet tur jau arī sūdi jāvāc. Nu tā nē, tad viņam tā likās, ka forši tā izvedīs, tāda tīri sakop dzirdziņu, viņš uzkāpa pajās, noliks apakaļ, viss izslēdz. Un miers, bet tā kā pateicu vēl, ka tur viss kaut kas ir jādara, un jā. Tu taču viss vetārsti un kalēji un nagu griešanas un graudi un sienas. Nē, nu jā, tāds sapnīts man ir. Es klusībā ceru, ka... Tad nākamajā podkāstā pēc 15 gadiem es atkal pajautāšu tev šo jautājumu. Jā, vai tu ir tāds sapnītis? Vēl joprojām ir sapnītis, jā. Labi. Tu jau tā kā arī vairākus gadus esi asins donors. Kā tas aizsākās? Nu, jo es esmu tajā stadijā, ka es tā kā domāju, tā kā varētu. Tad viņi teica, ka te kaut kur centrā atvērs asins donoru punktu. Vēl nav atvērties. Es joprojām esmu tajā. Es gaidu, kad viņi atvērs. Es jau dotu, principā, es jau staigāju garām pa to ielu. Bet nav. Es jau šitā te daru, bet nav vēl. Nav. Jā, bet nu, tu esi malacis. Tu esi pilnīgi citā līmenī, tu to dari. Bet... Es esmu tāds nejaušais, jo man diezgan reta asins grupa. Neprasīju, kura, bet es zinu kaut kādu, man viņa tur nav paturētākā, nultā man nav, bet man ir kaut kāda. Bet tev ir labas asins. Nu tā runā, es nezinu. Ko velk no manas laukā, zinu, tā laikam saprot, ka tur kaut kas ir. Bet, došu peli. Klausies. Bet man tētis bija tāds superdonors, un tad padomju laikā tur vēl deva tāds nozīmīts, tāds tā kā asins pilieniņš, un tur kaut kas tur. Un viņš bija tāds regulārais, kurš, es baidos sameloties reiz gadā vai reiz pusgadā, viņš tur kaut kādu 1,5 litru tur tā kā šņauks deva nost. Bet tur atkal ir tas, ka tu kā donors jau aktīvajā apritē vairs ne, tad tev noliek rezervistos. Un tad, kad tēti nolika rezervistos, tad viņa tas ķermenis bija pieredzis, ka konkrētajās tajos laikos, jā, ka viņam tur vajag atdot tās asintiņas. Un tad viņš pāris dienas, viņš vienkārši gulēja mājās, viņam pa degunu tecēja asins, viņš, diezgan kaut kā tā traki bija. Un tāpēc es esmu tāds neregulārais asins donors. Kādreiz vai draugiem, vai man uzzvan no donoru centra, ka vajag tieši manas asins, un labākais bija tā, ka man piezvanīja trombocītus nodot. Nu, skaidrs, principā bišķi pirms mēģi, ko tad, fiks, kā tas parasti tur ir, pusstundiņ, čiki briki, un miers. Trombocīts, viss, tagad ejiet tur, un tur pēkšņi tur tāds savādāk, viss tie krēsli, un kaut kāds tāds aparāts blakus kaut ko, un cik tas ilgi, tas 1,5 stundu tā procedūra. Neko, un tad beigās tur ņem tās manas asinis, un tad blakus tāda centrafūga, kas tur viss tur redzi, kā tur tās manas asintiņas ietek, un tad viņas te iztek, un tad viņas tur tā žik, un tur sakarina tos vairākos maisiņus, un tad viņi no manām asinīm izņem tos trombocītus, tie tur sakrājās, un visu to pārējo zampu stumja apakal manī. Nepalika slikti? Nē, man kaut kā nē, bet jā, tas bija tāds, ka ja tagad kāds jums zvan un prasa trombocītus, ja, tad tas nav pusstundiņa čika un miers. Ja, tad tur centrafūdzēts tā 1,5 stundu. Bet pienākās arī tā kā brīvdiena tev? Protams, es teātri neatceru, ja? Tā pienākās. Viņam iedod cedalīti, ka es varu šodien uz darbu neiet. Ceļš pirms mēģinājumu. Es tikko nodot trombocītus. Jā, tā kā nē, kur tu uz teātru, kad tu neatnāks? Tas bija tas, kur neatceros. Teātrī mums bija kaut kāda lotereja vai kas, un es dabūju biļetes uz Klūgu mūku, kur es pats spēlēju. Es rogai režisorai teicu, tad beidzot es tā kā varēšu neiet uz to izrādi, jo man ir biļetes oficiāli. Tā arī to Klūgu mūku no zāles nekad neredzēju. Bet atgriežoties pie tavas mīlestības pret dzīvniekiem, ja? Tev ir suns Lords tagad, vai ne? Un tu viņu arī paņēmi kā senioru. Tev kaut kas ir uz to
Uz tiem veciem lopiem. Nē. Gribēju jautāt, kāpēc? Nē, protams, jautājums ir, ja tu ņem tādu, vai, piemēram, katrai šķirnē ir savs raksturs, vai tu ņem mazu suņu, tu viņu tā kā var vadāt uz skolām un izmācīt, bet tu tomēr ņem jau suni ar pieredzi un raksturu. Un kā tu... Kā ir? Lords tagad ir... Lordiņš, mēs viņu, Lordiņš ir iemidzināts, jo Lordam atteicās pakaļ kājas. Bet tu viņam devi labas vecumdienas. Es ceru. Katrā ziņā tu biji par viņu tik labi izteicies un stāstījis, ka tur nav šaubu, Ainār. Nē, viņš ir baigais, Lordiņš baigais malacis bija. Un es tiešām brīnos, ka šāds suns bija nosvēdējis patversmē 3 gadus laikam. Tas vispār tik nežēlīgi par tiem dzīvniekiem kaut kā. Es kaut kad biju uz Ulubeli, man tāpat kā asins donors, es esmu arī... Gaida, ka pie mājas atvērs patvērs, tad es paņemšu. Es aizbraucu satversmēs un patversmie. Tad man ir certifikāts, ka es braukšu staidzināt sunīšu, un tas, protams, par to romantisko, par to ideju, certifikāts man ir, bet staidzināt es neesmu bijusi. Bet es laikam atkal to, ko tu vienkārši teici kaut kā par kucēniem, mēģinājums. es nevaru. Es, ņemot vērā mūsu darba grafiku, es nevarētu kucēnu, es neesmu gatavs laikam sēdēt mājās ar sagrauskām čībām un laikam tādu, teiksim, otrais, laikam es tik vecu senjoru laikam neņemtu, jo tikko tu viņam es pieķēries tā, laiks taisa savas korekcijas, bet man tāda klusa cerība, ka kaut kad tomēr ka būs sunīts, jo trakākais ir tagad man atlika pateikt, ka man nekad nebūs kaķi. Un tagad ir 3 kaķi mājās. Tas ir 3? Hanā. Hanā. Bet kur tu viņus dabūji 3? Paši atnāca? Nē, bija tā. Pirmais pats atnāca. Jo pirmais pats atnāca... Tas vienmēr tik mistiski, vai nekā tiek kaķi? Raiba, maza meitene, tāda, tiešām, vienkārši dzird, ka pagalmā ņaud, mums tā dēļ kaudz un pīkst un viss un ir. Un bišķiņi tā, nāk līdzi, viss kārtībā, forši. Un izauga un viss, un forši meitene un ķerpeles un viss. Tas ir baigi svarīgi laukos. Un tad mēs aizbraucām pie vieniem draugiem, kuriem burmas ir. Un tas tāds ļoti smuks tāds kaķītis. Un es vienkārši paliku vājš un es vienu kaķīti paņēmu. Man likās, 2 kaķīši viss mirs. Čau, pietiek. Ir tas tautas klase, lote. Jā, ir pirmā lote, tā ir tautas klase, tā iet ārā, un tad ir Olafs, kas arī ir no multenēm aizgūts. Olafs, tad mums tas smalkais, tas džeks, kas dzīvo pa iekšām, un tā tur viss pa skaisto. Jā. Un tad lote kaut kā tā, kaut kur izgāja ārā, un viņa tā aizgāja. Jā. Un es jau biju norakstījis, tā kā viss jau labs uzkodās. Un pusgadu tas džeks tur viens pats pa māju, bet tie būrums ļoti, ļoti sociāli. Un sapratu, ka vajag. Un tieši parādījās Facebookā bija, ka viena kaut kāda pagrīdes tā kaķa audzētavu atklāta, kur brālis ar māsu lai tikai kaķēni, orientāls. Un no tiem, kas tur bija atņemti, noskatījām vienu orientāļu gudri tādu kaķi. Un forši, visu, un aizbraucam, un noskatām, un visu, un visu atvedam mājās, un Olafs priecīgs, un tagad Joko mums ir, un tā tur skatās uz to Olafu, un viss kārtībā, un nākamajā dienā zvana kaimiņi, klausies, tas nav tavs kaķis, kas tagad man māju vazājās. Aizbrauc, lote. Domāju, viens mīļā kundzīte, tur nevarēja pieteikties vien pusdienu ātrāk. Un tad, principā, ja lote būtu pieteikusies no Joko, mēs nebūtu paņēmuši. Bet no Joko bija mājās, un pēc kāda laika... Bet tagad tev 2 sēž istabā un viens ir ārā, vai tagad jau viss pār? Visi 3 sēž iekšā, jo, laižam lote ārā, un Olafs pats ir iemācījies tagad visas durvis taisīt vaļā, un
Viņš ir ļoti mīļš, viņš ir ļoti sociāls. Un vienkārši ir tas, ka viņi, nu, tā kā Lords man uztvēra par saimnieku, tā arī kaķi, jo es dodu ēst. Principā, jā, pārējiem cilvēkiem mājā nav īsti funkcijas. Bet, pārējos viņi pacieš. Tur paglaudīt. Nav īsti jēgas no tiem citiem. Un tad, kad es atbraucu mājās, tad, protams, tas nekastrētais, tas runcis, tad viņš tās divas sterilizētās dāmas, tad viņam ir jāparāda alfa tēviņš, tad tā viena iedod pa bieti, tā otra iedod pa bieti, un tad viņš staigā pa māju, viņam ir tāda ļoti tāda dīvaina, tāda frekvence, un tad viņš pilnīgi, un tad sauc viņu, un tad nāk viņš mīļoties un sūdzēties un viss, un tad viņam šausmīgi grūti, kā tās abas meitenes dara viņam pāri. Bet, reizēm liekas, mans mērs ir... Es pieļauju domu, ka agri vai vēlu visi 3 kaķi kļūs par āra kaķiem. Viņi izies ārā, jā, mierīgi, skaisti, un tad kad sajūtīs, ka vajag atnākt apakaļ, tad atnāks, jo... Bet ir jau tādi kaķi, kas pavasarī aiziet uz mežu un rudenī atgriežas. Es nezinu, es klusībā ceru, ka atgriežas, jo pārsvarā tiešām es dzirdēju vieniem tādi bija. Es pārsvarā dzirdējis visi šitie te, kas tā kā staigā. Ja katru vakaru neatnāk mājās, tad pēc kādas nedēļas, principā, viņš kļūst par labs uzkodu. Tā kā, Ja tu būtībā esi tāds suņu cilvēks, vairāk nevis kaķis cilvēks. Jā. Dzīvu piespēlē. Dzīvu piespēlē. Nav slikti. Tāds posmiņš ir jāaiziet. Dzīvība jau ir skaista. Kaut ar dzīvībiņa ir dzīvībiņa. Bet tu parunāsim par tavu filmu karjeru. Es klausījos sen atpakaļ. Bet tu pirmajā filmā savā dzīvē piedalījies 7 gadu vecumā. Jā, aizaugušā grāvī viegli krist. Kā tad tā? Ko tu tur pazaudēji? 7 gados, kurš tev tur aizveda? Toreiz bija tā, ka mani aicināja uz provēm Saules svecē. Es atceros to filmu. Jā. Tur bija tāds blonds puisītis, bet tas nebija tu. Nē, jo es to kastingu neizturēju. Un tur laikam es gluži precīzi neatceros, bet no kinostudijā šitanī stikla būrīm testēju Saules sveci, un tālāk tur bija jau aizaugušā grāvī. Un tad es tiku aizaugušā grāvī, un tad mēs tie 7 bērni tur bijām. Bet patika? Tev bija jāķis lūpā pēc tam? Es jau tādā ziņā, kā bērns, man ir grūti pateikt, piemēram, varētu uzprasīt tagad visiem tiem, kas tur tā ūdens bumba resniem runcim, vai tās meitenes, kas tur izaugušas, teiksim, kā viņas, vai tagad tā Paradīze 99, laikam, vai 89. 89. Un ka, teiksim, mūsdien tiem bērniem paprasīt, bet tanī laikā man likās, tas baigi foršs piedzīvojums, jo tiešām, taču dabūja braukt ar Čaiku, mūs tur veda ar to Čaiku, kas tanī laikā kinostudijas Čaika, vēl bija kabriolets. Čaika, kas ir? Tas ir no manas bērnības. Ir tā melnā tā mašīna, tā liela kāzās, piemēram, veda Tā kā Volga? Nē, Čaika ir daudz. Tā kā tas nav... Viņš ir padomu laika limuzīns. Jā, tur tiešām bija 7 vietas iekšā. Un tas viņš tieši bija kinostudijā ļoti pielāgots, jo tur priekšā pie bumpera vēl bija tāda platforma, uz kuras tu varēji uzlikt kameru ar visu operatoru, kurš stāvēja. Viņš nekrita nost. Viņš nekrita nost, tas bumpers bija tāds, ka miti. Un viss tur bija ārprāt, tur bija viss tur Evalds Valters un Jānis Paukštello, Indra Burkovska. Baigi labā dzīve bija. Bet jāsaka, tautas mīlestība, tu neiemantoji ar šo lomu, bet ar Ūvi, tik didumniekos. Tas bija daži gadu vēlāk. Jā. Bet man liekas, tas bija baigi foršais tāds seriāls. Viņš pat, es varētu teikt, vairāk kaut kāds spēle filmu tāds. Man pat grūti pateikt, noformulēt. Kaut kāds dzīves moments varbūt. Tas bija tāds kaut kāds vienkārši. Es viņu nenosauktu ne par seriālu, ne par daudz arī mākslas filmu. Man nav. Kaut kāds fenomens tiem likteņu līgdumniekiem ir tāds. Bet labākais bija tas, ko es nekā, laikam ģīmī un prātā laikam tas bija ierakstīts, bet
Rešetins, Melbārds un es, ja, trīs dēli. Pēc dzīves gadiem es biju pats vecākais, bet, jaunāko tēlojies. Ja, tā kā laikam man sejā bija ierakstīts tas. Tas jauki. Nevisai prātīgs cilvēks. Bet nē, tur, vāj Dievs, tur tiks visas. Cik jūs vasaras filmējāt? Tu uzprasīji. Cik jums sezonas kaut 4 vai 5, vai ne? Tur bija tas viens posms, ka pašā sākumā pirmo vasaru mēs tur dzīvojāmies, tad tur bija kaut kādas tās piefilmēšanas, un tad jau pēc tam, ka nāca jau tie padomi gadi, tad tik ļoti tur nesanāca uz vietu tādos blokos, jo tur arī sanāca finansiāli laikam televīzijai bija aizvien grūtāk, un principā tuvāk beigām jau, teiksim, tas bija kļuvis nevis tāds naudas darbs, bet tas bija sirds darbs. Jo tiešām gribējās, lai Džīna var strādāt un pabeigt šo seriālu un finansiāli. Tas nebija primārais, jo tur viss kopā tur baigi mīļi. Gan sākot ar Džīnu un Lauru, gan visiem tām dzīvēm, kas bija aizkadrā, un protams, Kriksīts un Gita. Forši tas. Kā tu atceries kādu kuriozu? Arī kad tur taču daudz bija. Bija viens no tiem kurioziem, kad mēs, tā kā filmēja Liezeri pie Madonas. Jā. Un, kā nav kadrs tā, mēs metāmies mašīnā iekšā, kuram tur bija, vai man vai Rešetinam, un Melbārdis, Rešetins S.A. un Alsiņa. Mēs vai uz Madonu, pakaļ Arbūzam, tad Gaiziņkalnā kāpām augšā tanī tornī, tur varēja atrast tādu, oficiāli bija aizmetināts, bet tur varēja uzrāpties. Un ik pa laikam Džīna tikai teica, jūs man nevelciet kadrā to Madonas akcentu. Jo tu tiešām tu visu vasaru tur dzīvojies, no tiem vietējiem tu komunicēji, tu jau saproti, ka nekāda problēma. Un beigās pēc tam, tur viss kaut kādi tie kuriozi bija tas mocis, teiksim, kurš strādāja tad, kad viņam bija iedvesma. Un tas skaņinieks vienkārši vienā reizē, ka izdevās viņu piekurbulēt, tad viņš ierakstīja visas iespējamās skaņas, jo pārsvarā bija tā, ka vesels bars veču viņu iestum no kalna. Tāpēc tas mocis vienmēr brauc no kalniem. Atceros no kad, vai mērties pagalmā tikai no kalna. Jā, jo savā viņam bija tāds dienas, ka pārsvarā viņam bija dienas, ka viņš negribēja strādāt, bet tad, ja izdevās, tad tur fiks safilmēja pārbrauciens vai tā, bet pārsvarā viņš gāja no kalna lejā un tad cik tā inerts atļāva. Viss kaut kas bija forši, man patīk. Tu tagad arī kaut kur filmējies? Tagad nē, mēs tikko pabeidzām Zeme, kas dzied. Par dziesmu svētkiem un gaidam pirmizrādi, jo tā būs kā filma, nevis tā seriāls. Ir filma, jā. Bet tur atkal man ir jāsaka paldies Mārim Martinsonam, filmas režisoram, ka viņš ieraudzīja mani drusciņ citā amploā. Jo tur mēs esam... Riebīgais tu vēl nebūs, jā? Nē, riebīgais es nebūšu, tā nebūs arī komēdija. Tur godīgi sakot, ļoti, tur mēs ar Grimmiem ļoti, tur Beātei ir jāsaka visdziļākais reverants. Mēs ar Buli 1,5–2 stundas pirms katras maiņas mums visu taisīja. Tas tāds tiešām baigi tāds foršs piedzīvojums attiecībā uz kostīmiem, attiecībā uz Grimmiem un tāds, jā, ļoti gaidu pirmizrādi un skatīsimies, kas tur un kā sanāks. Jā, nobeigumā mums jau drīz iztecēs laiks, jo laiks jau tek, vai ne? Es tev gribēju jautāt... Ko tu atceries no savas bērnības? Kāda ir tā mīļākā grāsa? Nē, es gribēju tev pajautāt, man kāds pačukstēja, ka tev ļoti patīkot afrikāņu mūziku un ritmi. Tev ir sanācis aizbraukt uz Āfriku, vai tas arī tev ir tādā tavā sapņu kastītē? Vai tu vairs negribi? Nē, tagad flamenko periods. Tā kā būs tie divi zirgi, tā kā būs Tie kaķi izies pastaigāt. Tie kaķi beidzot izies pastaigāt, un tad man būs, kā teikt, varēšu iekrāt naudiņu, lai aizbrauktu uz Āfriku. Tie tā kā negausīgi rīķi. Bet, nē, Āfrika droši vien, jā. Bet tieši kaut kā tīri tās necivilizētās vietas mani kaut kā uzrunā.
tik cik es esmu skatījies kaut kādu National Geographic tieši, kur ir šīs te ciltis, kas dzīvo, vai kaut kas tas mani ļoti, ļoti valdzina. Tev nav bail, tā kā nedēļas, tomēr blonds puisis, ka tev nepatur tās meitenes. Blondas kotlets arī ir kotlets, ko tu padarīsi. Noēdīs, bet nē, man kaut kā vienu brīdi man ļoti, ļoti gribējās uz Toronto tīri Niagāras ūdenskritumu. Es redzēju. Es arī redzēju. Pagaid, mēs redzējām kopā? Jā, es jau otro reizi redzēju. Mēs braucām ar vienu kuģīti, ne? Kad tu redzēji pirmo reizi, tad es jau redzēju otro reizi. Es vispār biju šokā, ka viņš ir tā kā... Es biju kaut kā iztēlojusies, tā kā laikam ar sajaukus ar Viktorijas ūdenskritumu, kad es iešu pa kaut kādiem džungļiem. Un tad būs tāda oāze ar klajumu, kur saulīt spīdēs, un tad ūdens tā šķelks. Bet nē, tas baigi interesanti, milzīgs, jā, bet spēks, anormāli. Man vairāk, viens ir tas ar to kuģīti, ka piebraukt, bet man laikam tieši vairāk patīk no augšpuses, ka tu stāvi un ka tu redzi to anormālo, to pusloku, tos miljardus, nezinu, kubikmetru, kas tur krīt lejā. Pēc, kad tas kuģīts pukšķērnis, domāju, viņš izvilks mums ārā. Nebūs. Bet nē, kaut kā, jā, man tādu baigie, cik vienu brīdi man likās, gribējās Ņujorku, bet Ņujorku es vienreiz redzēju. Tur bija, mēs bijām. Jā, bet man tā bija arī atkal otrā reize, un man piedodiet, bet man ļoti nepatīk lielās pilsētas. Man ļoti, es esmu tagad... Man kaut kā joprojām tagad ir varbūt vairāk tāds sapnis par kaut kādu Bavāriju, drusciņu tieši kaut kādas Francijas mazpilsētiņas, nezinu, Itālija, bet tieši mazās pilsētiņas arhitektūra, kur ir kaut kas tāds, laikam galvenais, no kā es izvairos, ir šie te, Ņujorkā tu ej un visur ir cilvēki, un smuki, forši apskatīties, bet es negribu cilvēkus, Mums gana daudz ir cilvēki dienā apkārt. Un tāpēc es laikam gribētu aiziet pastaigāt, nezinu, mēs ar puiku, mēs braucam uz Poliju, uz Zakopānu, pa kalniem pastaigāt. Tas ir vēl man tāds mašutiņš, ko es gribētu, jā. Bet, gan jau drīz Zakopānas kalns atvedīs tev pie mājas, tur pie tā donora centra, kopā ar suņu patvērsni. Uzliks 3D brillītes, un tad kamēr kačās Kamēr kačā, tikmēr pie otras rokas tur sunīt un staigā pa kalni. Un man ir piekšpēc tāds vadības priekš, lai kājas rausās, lai kā es staigātu, vai ne? Nē, iespējas ir daudz un dažādas. Vienkārši jāpaskatās finansiālais pamatojums. Tev būs tās monoizrādes. Bet zirgi. Kaķi noēd baigi daudz. Suns Starp citu, viens suns ir lētāka nekā 3 kaķi. Jā. Uz šīs jaukās nots es gribētu pateikt tā, Aināra. Aina, kādā sakarā poļi? Bet tos man ir ļoti grūti pateikt, jo no tēta puses es nemācēšu precīzi pateikt, bet tad, kad tētim viens no vecākiem aizgāja viņam tad, kad viņam bija gadiņš, un otrs tad, kad bija 2. Un tad viņi 5 bērni dzīvoja internāta namā, un no tās puses man vispār ir liela mīkla. Bet mēs ar tēti kaut kad, tad, kad viņš vēl bija dzīvs, tad viņš teica, jā, ka viņš ir pētījis un kaut kāds vecs ir bijis poļu muižkungs. Tā kā, bet es pieļauju, ka katram latvietim ir asinīs kaut kāds Holandas aristokrāts. Katrs mēs ceram uz vienu piešprits no aristokrātijas. Man jau tur vācieši. Kurš tad to, ko saka? Es esmu tīrasiņa latvietis. It kā es. Kurš? Kad? Mēs taču bijām zem zviedriem, zem poļiem, zem vāciešiem, zem krieviem. Kurš tad no mums ir, kādā atvainojiet, salā tavi senči ir dzīvojuši? Tīrasiņi. Austrālijā? Jā. Aina, ko es gribu tev teikt? Paldies milzīgs par to, ka tu atnāci uz podkāstu. Mums bija brīnišķīga saruna. Ko es gribu teikt? Tev daudz, kas dzīvē jau ir. Tev ir brīnišķīga māja. Jauna māja. Tev ir skaisti sapņi. Tev ir foršas lomas bijušas. Un es novēlu tev
gribas var teikt sev. Mums abiem. Mums abiem. Nē, tev, kad tā, lai, labi, vismaz, ja es teiktu reizi sezonā, tas varbūt tā būtu negausīgi, bet vismaz reizi 3 sezonās, tad vienu foršu. Lai tāda loma, lai ir, kur sirsniņi piesiet. Lai ir, kur sirsniņi piesiet, lai viņi spēlē vismaz 5 gadus līdz nākamajai foršie. Loma, lai ir tāda loma, tā kā tev bija Fings, tā kā tev bija Dūdars, vai tev ir Dūdars, un tādas foršās lielās lomas. Un Hans. Jā, tev bija gandrīz tas stāsts, vai ne, tā kā var Norenbergam, jā. Bet ne, līdz protēzēm vēl netika, jā. Bet... Forši, ka tu atnāc, man bija baigais prieks tev sarunāties. Tā. Klausies Nacionālo!